No cik gadiem bērniem var sākt izmantot elektriskās zobbirstes? Baigi atkarīgs no ražotāja, no konkrētās birstes jaudas un tām viņu vadlīnijām. Piemēram, ja mēs skatāmies uz Oakley elektriskiem zobbirstēm, viņam ir bērnu birstīte, kurai ir rekomendācija no 6 gadu vecuma. Savukārt, ja mēs skatāmies uz Philips Sonicare zobbirstēm, viņai rekur apakšā tā zilā, zaļā un rozā, viņam rekomendācija ir no 3 gadu vecuma. Savukārt, ja mēs apskatāmies uz brāžu baby, tad viņiem paši mazākās ir šīs te, kas ir pirmā zobiņa pat. Un, man saprašana tāda, ka, kādēļ viens raksta jau no pirmā zobiņa, cits raksta no 6 gadu vecuma, viss ir atkarīgs tajā jaudā. Piemēram, brāžu baby Sonic birstītes, viņam tā jauda praktiski nav. Viņu es vairāk redzu kā pirmā elektriskā zobu birstīte, lai bērns vispār pierastu pie tā, ka mutē kaut kas vibrē, un kad ar šādu te turpmāk būs jātīra zobu. Un tad, attiecīgi, jo lielāk paliek šī jauda, jo lielāks ir tas slieksnis, no cik gadu vecuma var dot bērniem izmantot to elektrisko zobu birsti.